Saskaņā ar aptauju datiem 80% cilvēku apzinās, ka paaugstināta asinsspiediena sekas var būt traģiskas – insults un infarkts. Tomēr konstatējot paaugstinātu asinsspiedienu pie ārsta vien dotos 68% aptaujāto. Savukārt vairāk par 17% šo faktu ignorētu un nedarītu vispār neko. Svarīgi saprast, ka riska faktori – smēķēšana, liekais svars, mazkustīgs dzīvesveids, neveselīgi ēšanas ieradumi un iedzimta faktori summējas. Tā ir, diemžēl, riska faktori, viņi ne tikai summējās. Katrs nākamais riska faktors pievienojoties risku palielina ģeometriskā progresijā. Tad iznāk reiz 2, reiz 4, reiz 8. Tā kā ar riska faktoriem būtu vēlams katru atsevišķi samazināt, cik vien tas ir iespējams. Tāds mīts visu laiku pastāvēja, ka jo vairāk gadu, jo var atļauties turēt augstāku spiedienu, bet patiesībā tā tas nav. Spiedienam jebkurā vecumā ir jābūt 120 uz 80, pieļaujamais būtu līdz 140 uz 80, bet ja pacientam jau ir cukurdiabēts vai niera problēmas, tad noteikti ir zem 130 uz 80, tā ka tie skaitļi ir konkrēti jebkurā vecumā. Ja mēs runājam par risku, tad uz abiem dzimumiem tas attiec vienādi. Ja mēs runājam par sastopamības biežumu, tad faktiski sievietēm gados paaugstināts spiediens ir vairāk. Sievietēm īpaši menopauzē paaugstināts spiedienu novēro daudz biežāk. Diemžēl arī šajā situācijā ir daudz vairāk blakus saslimšanu un arī biežāk ir liekas svars, kas atkal ir veicinošs faktors. Bet kopumā tie iemesli, kas varētu izraisīt paaugstinātu asinsspiedienu, vai arī tas, kā būtu jāārstē paaugstināts asinsspiediens, abiem dzimumiem ir absolūti vienādi. Ja šī problēma jau ir sākusies, ja ir diagnoze, tad es baidos, ka bez zālēm iztikt nevarēs un nebūtu vēlams meklēt kādus homeopātiskus līdzekļus vai, dziedniekus, lai mēģinātu tikt galā ar spiedienu. Jo pacienti parasti baidās no zālēm tādēļ, ka tā ir ķīmija. Būsim godīgi, paskatoties veikala produkcijā, kādu ķīmiju cilvēks katru dienu apēd, neskatoties uz paciņām, kas tur rakstīts virsū, es domāju, ka salīdzinājums ir diezgan. Un plus, ja vēl pacients pats smēķē, es domāju, ka diezgan daudz naudas izdod cigaretēm, tā vietā beigās tad jāizdod naudu zālēm. Tieši tāpat arī mūsu ekonomiskajā situācijā nevarētu teikt, ka ļoti mazinās tāds riska faktors, kā palielināts svars. Tā ka ēšana arī īsti nav kārtībā. Faktiski es domāju, ka, protams, ievērojot pareizi dzīves pamatprincipus, var izvairīties vai arī attālināt problēmu, ja tā ir iedzimta problēma. Ar zālēm tiek palīdzēts regulēt asinsspiedienu nepārtraukti. Izārstēt asinsspiedienu kā tādu, izdzert mēnesi zāles un izārstēt asinsspiedienu kā tādu nav iespējams. Šajā reizē uzsvērsim vēl kādu kaitīgu faktoru – sāls daudzumu mūsu pārtikā. Un ne par to, kuru pievienojam pārtikai paši, gatavojiet sev brokastis, pusdienas vai vakariņus. Runa ir par jau rūpnieciski ražotiem produktiem. Un, diemžēl, pat maizē sāls pārsniedz vajadzīgo normu vairāk kārt. Vēlams būtu ne vairāk kā 6 gramus dienā, bet, ja, piemēram, vienā ātrijā ēstuvē paskaitītu, cik tur ir gramu sāls, tad es domāju, ka vienā reizē jau tiek apēst pusotru reizi vairāk nekā ir nepieciešams. Un tad vēl visas pārējās lietas klāt. Tā ka sāls arī ir viens no īpašiem riska faktoriem, kas var izraisīt asinsspiedienu, bet ne jau vienīgais. Turpiniet sekot mūsu sižetiem par paaugstinātu asinsspiedienu bīstamību arī nākamajos mūsu šīs nedēļas raidījumos.